Nē. Nē, kas notika? Vispār Zero Waste ir tā kā saving the planet, jo humpols ir laba lieta. Tā kā laba. Hei visiem, tas mēs Denija. Un es esmu Ralfs, un mēs esam pie Kilomaks. Un mēs taisīsim humpola video, kur ir 10 eiro budžets. Mums jāizvēlas viens otram ļoti foršs outfits. Cerams, ļoti forši. Mums būs 3 outfits. Viens sportam, viens ir tā kā diskotēkai. Pats pēdējais outfits ir tāds lietainai dienai, kaut kas casual. Ejam! Jā? Es esmu sekcijā, kur visāds stilīgs biks, un man kaut kas vienkārši ieķērās acīs. 3. Es pat nezinu, kas viņam varētu derēt, jo es nezinu viņa izmēru. Jau likās mums... Tātad šitās biks es paņēmu tāpēc, ka viņš to redzēt. Tik Danija ļoti piestāvēt 3 strīpus, bet tā kā viņas nedara. Esmu lejā uz sieviešu sekciju, šitam te visu, ko 6-gadīgiem bērniem. Ir 30 eiro. Nosvēru šīs bikses, un viņas maksā daudz pāri nekā ir īstā summa. Te ir random cipari. Es ļoti slikti māku atrast labas drēbes. Jā, viņi var, tad viņš baigi nemainās. Randiņam varbūt. Es atradu šortus par 6 eiro, un tas ir labi, jo man vajag atrast savu maiku par 4 eiro. Un tu es nezinu, kā es atradīšu botas, bet nu okei. Šitas varētu derēt. Nē, tur viņš. Perfekti! Pagaist pareizi uzkārtot, varbūt būs lētāk. Nē! Varbūt, ja izpleš pat. Lūdzu. Jā. Samašu kādu drusciņu. Jā, tā vai. Man ir daudz palielš. Kāpēc tu neieliki šortos? Tāpēc, ka es to nedaru. Man ļoti patīk šorti, viņi ir tā kā ļoti ērti un tieši mazs sportam ļoti labi dara. Maiciņa ir par vaļīgu man, es nezinu, man patīk tā. Kas ir korpulenta lieta? Es taču nezinu. Bet es varētu sportot, man patīk tā kā šis outfits. Šie šorti ir ļoti stilīgi, man ļoti patīk. Krekls arī ir normāls, tikai es ņemtu 24 izmērus mazāk. Un arī šorti, tā kā bez jokiem, es esmu viņus uzvilcis te, jo viņi ir šausmīgi lieli. Bet tā kā ir nice, es varētu pasportot. Tā kā mēs esam izvēlējušies savus sporta apģērbus, mēs tagad izvēlēsimies kaut ko diskotēkai vai arī randiņam. Tātad es zinu, ka viena lieta, ko man vajadzētu, ir šīs te. Šeit nav aksesuāri zēniem. Es smējāšu uz Dievs. Paga uz diskotēku. Ko zēni vilkt uz diskotēku? Kāds tev ir džīnsu izmērs? Būtībā es paņēmu augstu pēdienas, kuras pilnībā neiedarās ar šo. Bet, nu, ja jau diskotēka, tad jābūt krāsainam, vai ne? Tu tiešām domā, ka rokas pēdējā var padējot diskotēkā? Jā. Ak, Dievs, okei. Labi, mainamies. Vai? Kā tā bija? Okei. Tā vairāk ir jāsprūt. Tikko es uzvilku visu outfitu, un es jums parādīšu tās augstpapēžu, kuras es ienīstu. Es pat nevaru parādīt, viņas ir tik drausmīgas. Ak, šausmas, Denī, kā? Tā ir diskotēka ar tādām biksēm. Jā. Principā es nevaru pastaigāt, tas drausmīgi. Jā, tā kā, kad es pārlētos pārēt, es nokritīšu tā. Es varu kļūt par lielu. Maiciņa ir ļoti labi, man ļoti patīk. Bet, nu jā. Kurš valkā polo krekls diskotēka? Mierīgi. Tā kā,
bikses, es esmu pārsteigts, ka tu atradi normāli izmēru bikses, jo man Tas bija vienīgais. Tev tās kurpes labi izskatās. Jā, tas ir. Es izskatos kā reāli golf spēle. Tas bija labs tērbs, izņemot tas, bet tā kā, tas ir labs tērbs, tu pat Nē, tā bet teici. šis ir pa lielu man. Viņš ir daudz pa lielu. Tad Rafam ir jāatzīst, ka es vienkārši esmu tik gara. Jā. Nākamais outfits būs priekš pastaigas par lietainu dienu. Būtībā. Jā. Nezinu, ko es tikko esmu atradis, bet kas ir šīs? Esmu atradusi viņam čemperi ar jaku, bet es atkal nevaru atrast bikses. Es nezinu, vai viņai šis derētu. Man ir tā kā. Būtu ļoti sūdīgi, ja es nopirktu. Es šitās sev nopirktu. Tad tagad mēs savienīsimies ar drēbēm. Lūdzu, Raf. Paldies, Raf. Lūdzu. Esmu tikko uzvilkusi visu, ko man Rafs tā kā ir iedevis, un es iztos reāli pēc gopņika. Es iztos pēc gopņika. Tu izskaties ļoti labi. Paldies tev. Es pieļauju ļoti lielu stilu kļūdu. Viņai ir Adidas bikses un Nai. Es aizmirsu, ka es viņai iedevu šitā. Damn, tas ir negaidīti, normāli. Aiziet. Man sakt? Būtībā, tā kā viss šis tērps ir diezgan normāli, bet viena lieta, kas man liekas šausmīgi, ir bikses, viņas ir man reāli apspīlētas. Es knapi dabūju viņas ciet. Man ir Nike botas un Nike Adidas tā kā neiet kopā. Un tad man ir štāda jaka, kurā es ļoti sīstu. Man ir karsts. Jā, man arī ļoti karsts. Man vismazāk patika tas sporta tērps, kuru man iedeva Denija. Viss bija ok, bet tā kā daudz pa lielu. Es domāju, ka labākais tērps varētu būt, ka pēdējais priekš lietainas dienas. Vienīgais es džins ņemtu lielāks. Man ļoti patika gan diskotēkas, gan arī sporta outfits. Vienīgais diskotēkas outfits būtu ļoti labs, nebūtu virs tās kurpes. Tas būtu vismaz mīļākais, bet es ņemšu arī diskotēkas. Es neņemšu kurpes galvā. Nemīļākais ir, laikam, tas pats pēdējais. Man viņš visvairāk nepatika. Tāpēc, ka tur nebija vispār nekāda stilīgas jūtas nekā. Tur bija samests kopā kaut kas 2 sekundžu laikā. Labi, man jāatzīst, bet tu uzvarēji, jo tā kā tas trešais viss sačakarēja, es teiktu. Tātad paldies, liels, ka noskaties šo video. Noteikti neaizmirst mums pēc laika, kā arī abonēt Vigaiņu kanālu. Piesako mums visos sociālajos tīklos. Un kā arī piespiežiet to mazo zvaniņu lejā, lai dabūtu notifications, tad mums ir jauns video. Atā! Uz redzēšanos!